visas pārunas, ja mēs tā sadalām, tad 80% laika un spēka jāvelta sagatavošanas procesā. Jā, savādāk nebūs tās vairs. Kreativitāte un elastība, jā, tas ir tas pats radošais. Īstenībā šis jautājums ļoti svarīgs. Tas ir saistīts ar Romu. Un ļoti daudz paņēmienu, kas tiek izmantoti pārunās, viņi ir vērsti ietekmes paņēmieni. Viņi ir vērsti uz to, lai otru cilvēku piespiestu ieņemt kaut kādu lomu. Tad, kad cilvēks ieņem lomu, viņš vairs nav elastīgs. Vai ir skaidrs uzdevums? Jā, tad pacenšaties to, kas, vai nu tā ir pārdošanā, vai vēl kaut kā, ja, tad uzdot jautājumu šim cilvēkam par šīs sfēras problemātiku. Vai viņš saprastu, ja, tad ietekmēt, kad cilvēks sāktu domāt. Te ir tas spēcīgais, ka tad, kad jūs uzdodat jautājumu, jūs varat vadīt šo cilvēku uz vajadzīgo jūsu virzienu. Ja, tad šeit mēs tagad iemācījāmies to, ka ar jautājumu mēs panākam, ka cilvēks sāk domāt. Un otrs, ka mums ir laiks, nedaudz laika, ja, tad saorientēties, par ko mēs un kādu virzienu mums pieņem. Tas ir ļoti svarīgs, ja, tad faktors, mēs vēl par to runāsim, spēja iepazīties. Ja, tad, bet tagad es ceru, jūs sapratāt, ko nozīmē jautājums.